ne sevišķi foršs, ne sevišķi priecīgs video par vieglu uzmetienu no riepu garažas. Kā izrādās, pirmām kārtām riepu garažu nesauc riepu garažu. Riepu garažu saucās Z22 Sijā. Nopirku pie viņiem riepas jaunas priekš automājas ar pilnu pārliecību, ka viss būs čotka, viss būs forši. Varbūt tā bija mana vaina, kad kad man viņas atveda un sāka viņas uzstādīt, ka es viņas neizpētīju visas līdz galam, uzticējos profesionāļiem. Es pat nerunāšu par to pašreiz, kā tur viss tas gāja un ka tas pieraksts ir kaķim zem astes un kad laiks nekas nesaprast. Tas viss ir pupu mizas. Aizbraucu es uz tehnisko apskati. Tehniskajā apskatē ar automāju visu izgāja, viss forši, un tādā brīdī, kad inspektors rakstīja tur to protokolu ārā, viņš piegāja klāt pie mana automājas un sāka pētīt riepas. Es viņam saku, vai, klausies, es 2 dienu atpakaļ pilnīgi jauns uzliku, viss 4. Viņš uz manīm paskatījās, nosmaidīja, viņš saka, Vienmēr sakot, viņš uzrakstīja, tagad izrakstīja to protokolu, un es skatos, ka riepu izgatavošanas gads ir 23. gads. It kā jau viss ir legāli, it kā jau viss ir forši no vienas puses, bet es nekad nedomāju, kad nopērkot riepas riepu veikalā, es nopirkšu 3 gadus vecas nostāvējušas riepas. To kaut kā tā, jo piedāvām tā ir automāja, vai ne? Tu jau viņi nebraukā katru dienu, un tām riepām bija domāts vēl tur stāvēt kaut kādu noteiktu laiku. Te jau izrādās, viņas jau 3 gadus ir nostāvējušas. Neforši. Tāda situācija diezgan neviennozīmīga un neforši. Ja es būtu to zinājis, kad viņi man pārdeva 3 gadu vecas riepas, es droši vien nebūtu viņas pircis, droši vien būtu pameklējis kaut kur citur. Tā kā vienīgais, ko es varu pateikt, kad pats muļķis pats nepārbaudīja. Kaut kā tā, esiet jūs gudrāki.